Sveicināti visi, kuri ir pieslēgušies un kuri vēl pieslēgsies un kuri skatās šo ierakstā. Šoreiz mēs runāsim par Zvaigžņotās debesis 2024. gada rudens numuru, un tas ir 265. numurs, kurš ir iznācis. Šajā reizē mums arī būs, ievērojot pēdējo reižu tradīcijas, īpašs viesis, ja viešņa. Pieslēgsies mazliet vēlāk, bet tā, līdz ko pievienosies, tā mēs arī turpināsim sarunu plašākā lokā. Nu, tad mēs to formātu varētu ieturēt tādu, ka mēs lēnā garā pārlapojam galvenos materiālus žurnālā. Ik viens no jums, kurš ir lasītājs, var uzdot jautājumus autoriem, kuri ir šeit klāt, vai arī vienkārši izteikt kādus komentārus un viedokļus. Arī tajā skaitā komentēt kaut ko, kas jums šķiet svarīgs arī pa visu žurnālu kopumā. Tā, vārds žurnāla polniem direktoram Ilgonim Vilkam. Lūdzu. Jā, nu tad sveicināti visi. Prieks, ka esat gan lasītāji, gan klausītāji, skatītāji. Mēs, tā kā žurnāls iznāk tikai 4 reizes gadā, mēs viņu pozicionējam tā kā ar domu, ka žurnāla materiāls var lasīt arī ilgāku laiku pēc tam, kad žurnāls ir izdots. Cenšamies meklēt to, kas nezaudē aktualitāti. Bet šajā žurnāla numurā ir sanācis tā, ka mēs esam uztrāpījuši tādus procesus, kas visi ir attīstībā, pa kuriem šoreiz ir rakstīts žurnālā, bet būs jāraksta vēl. Nu, piemēram, Starliner astronauti aizlidoja kosmosa kuģu staciju un tur iestrēga un atgriezīsies tikai nākamā gada sākumā ar citu kosmosa kuģi, vai, piemēram, stāsts par tumšo enerģiju, ko jaunais teleskopa DESI instruments ir sācis dot pirmos rezultātus, kas ir ļoti intriģējoši un pagaidām vēl nevar viņus viennozīmīgi raksturot, un šie pētījumi turpināsies, bet vispār laikam jūtams ir tā, ka kopumā tam kosmoloģijas standarta modelim no visādām pusēm piezogas dažādas spriedzes, Hubble spriedze un citas. Vai arī, piemēram, stāsts par to, ka satelīts sašvīko debesis, tā kļūst par arvien lielāku un arvien straujāku augošu problēmu. Par to visu žurnāls raksta un par to visu mēs tagad aprunāsimies. Jā, tā interesanta līnija atrast spriedzi, jā, dažādās nozīmēs un dažādās jomās. Tā, tad droši vien astronomijas jaunumus mēs neatstāstīsim, mēs tikai pieminēsim, ka tādi ir, un tie ir gan Latvijas vietēji jaunumi, gan starptautiski un globāli kosmiski jaunumi, bet tādi jaunumi, kas īpaši nenoveco. Tad runājot par to interesanto instrumentu un interesantiem rezultātiem, jā, mūsu redkolēģijas loceklis, viens arī no regulāriem autoriem, Arturs Rubļevskis, šajā reizē atvainojas, ka nevarēs pieslēgties zvanam, bet varbūt Ilgons iesāk, Ilgons varētu pakomentēt tieši, kāds ir tas skatījums šeit, kas būtu tas izceļamais fakts un secinājums no šī raksta. Tas, par ko autors uztraucās, ka dažādi aprakstnieki dažādi interpretē tos rezultātus, jo tie rezultāti ir tādās kā noteiktās robežās, kur var pateikt par viņiem mazliet tā vai mazliet citādi. Un tāpēc arī es te pieminēju par tām spriedzēm. Un, fakts ir tāds, ka saistībā ar šo konkrēto teleskopa instrumentu ir jau lielāks novērojuma apjoms, kas vēl nav apstrādāts, būs jauni dati un varbūt, ka būs jauni precīzāki secinājumi. Tā kā šeit mēs varētu teikt, ka šo rakstu pievēršam uzmanību, ka šai lietai vajag sekot. Vairāk sīkāk nestāstīšu, lasiet paši. Atstāsim lasītājiem iespēju pašiem izlasīt, bet varbūt kāds jau ir lasījis un vēlas komentēt, tad droši to var arī darīt šajā brīdī. Tā, nu, nākamais materiāls ir tāds,
kas veltīts ziemeļblāzmai. Man jāsaka tā, ka man personīgi bija tāda neliela neveiksme, ka tieši konkrētajā dienā, kas bija 10. Tie bija datumi ap 9. 10. maiju, bet tas 10. maijs bija tas, kur 10. maija vakars bija vislielākā ziemeļblāzme. Es biju aizbraucis tālāk uz dienvidu platuma grādiem, tepat Eiropā, bet redzēju šo ziemeļblāzmu tā no malas, nepieredzot to, ka tā ir atrodas virs galvas. Tie, kas bija tepat Latvijā, tie pieredzēja iespējams savas dzīves vislielāko gaismas šovu. Jo mēs nekad nezinām, kāds vēl vai tik liels būs vai nebūs sastopams, jo arī laikapstākļi ietekmē ne tikai saules aktivitāti. Un par godu šim notikumam Ilgons Vilks ir sarakstījis rakstu, tad varbūt kādi ir te galvenie secinājumi no šī materiāla, kur būtu vērts pieķerties klāt. Es jūtu pēdējā laikā sociālos tīklos ir liela interese par ziemeļblāzmu vērošanu, un kurus arī mēs gaidām, noteikti rudenī vēl sagaidīsim, bet tur jau ir tas viss tālākais, kas ir aiz tās skaistās fasādes, tātad kādā veidā šie saules aktivitātes notikumi ietekmē procesu uz zemes, par tiem cilvēki ir diezgan maz informēti, un tāpēc šis gan ir ļoti īsā veidā aprakstīts, kas mēdz notikt šādos stipru saules vētru gadījumos. Ja tā mums būs vēl jāatgriežas, bet es domāju, ka tas ir tāds sākuma punkts, kur var sākt gūt informāciju latviešu valodā vienkāršā veidā. Jā, labi. Tā, mēs tā raiti lecam uz priekšu, un man jāsaka, saistībā ar šo nākamo rakstu man pirmo uzmanību piesaistīja šīs attēls, kur ir parādīts levitējošs vilciņš. Un te man jāpastāst, ir apmēram pusotru mēnesi seni notikumi astronomijas seminārā Ērglis 2024, kur bija tāds galdiņš nolikts, un uz galdiņa bija tāda, lūk, kā attēlā parādīts tāda neliela kvadrāta veida pamatnīte un tieši šāds sudrabains vilciņš. Un tad visi, kuriem nebija, kā saka, kuriem bija interese, ja, un kuriem bija kāds nemieris, mēģināja šo vilciņu iegriezt tā, lai tas levitētu gaisā. Un likās bez mazvai tā, ka varētu pielikt uzrakstu, demonstrējam brīnumu, pārdodam brīnumu, jo kā tas var būt, ka ir kāds priekšmets, kas tā brīvi rotē kādu attālumu virs galda, un tas viss sanāk, bet tas nebija tik vienkārši. Bet laikam ne jau par to ir tas stāsts. Tad Ilgons varētu tuvāk pastāstīt to kontekstu, kāpēc tas vilciņš bija Ērglī un kāda ir saistība ar šo rakstu. To vilciņu es savulaik ieraudzīju kaut kur internetā, un man tas tā fascinēja, kā šeit kolosāli darbojas fizikas likumi, ka es nolēmu tādu iegādāties, un tad aizvedu arī uz astronomijas semināru, lai arī citiem būtu prieks. Bet tas vilciņš ir arī kā laba ilustrācija tam, ka cilvēki reizēm meklē to pasaules brīnumus kaut kādā ezotērikā, bet patiesībā priekš kam? Tā es varētu vaicāt, jo ir gana daudz zinātnes brīnumu. Vajag tikai drusciņi iedziļināties, drusciņi vairāk mēģināt saprast, un tad tā pasaule mums paverās, un viņa patiešām brīnumaini uzbūvēta, brīnumaini izpaužas, un tās mīklas, lūk, viena no tām tumšā matērē, par kuru raksta Mārts Sauziņš, tā ir rakstu sērija, kura jau tagad ir, starp citu, iznākusi Mārča Auziņa grāmatā, Flirts ar patiesību, un mums ar autoru un LSM apļā bija iespēja atsevišķus rakstus publicēt, un te ir tie stāsti par to, kā mēs mēģinām tikt pie šīs patiesības, un kādi ir tie mūsdienu zinātnes brīnumi. Un mums ir arī Ines Čakstiņa pievienojusies, varbūt viņai ir kas bilstams, kā viņa
Jā, ir brīnumi vai nav labdien, brīnumi? Inese, laipni lūgtā, esat mūsu zvanā, es redzu, ka viesu sarakstā, tikko dalībnieku sarakstā parādījās jūsu vārds. Tā, kamēr viņi vēl pieslēdz, es pastāstīju, Inese Čakstīna-Dzērve ir bioloģe, kas strādā biomedicīnā ar ļoti labiem panākumiem, kur man ir grūti pastāstīt par viņas profesionālā pusi, to, lai komentē pati. Es tā nedaudz sekoju, jo savulaik mēs mazliet kontaktējāmies, jo Inese arī patīk astronomija, patīk zvaigznes. Un tas bija arī viens no iemesliem, kāpēc arī nolēmām viņu aicināt šeit mums pievienoties. Jā. Sveiki. Jā, sveicināt, jā. Priecājos satikt. Tas, ko mēs šobrīd darām, ir, mēs ar tādiem lēcieniem pārlapojam jaunāko zvaigžņu debesu numuru. Un, ja es pareizi saprotu, tad pirms kāda neilga laika pie jums arī nonāca rudens numurs. Un tad bija tāds uzdevums iepazīties ar materiāliem un sagatavot varbūt kādus komentārus, jautājumus par tur redzēto. Bet man pirmais jautājums, vai šī bija pirmā reize, ka lasījāt zvaigžņu debesu, vai jau iepriekš bija sanācis? Īstenībā man kaut kādu laiku bija pārtraukums starp tad, kad beidzās žurnāls Terra un zvaigžņotās debesis, godīgi sakot, tikai šogad dabūju. Kaut kādu mēnesi atpakaļ es dabūju vasaras numuru zvaigžņotajām debesīm, jo es biju Radio Naba pie Ivara Austera, un tur bija zvaigžņotās debesu numurs, ko es atļāvos paņemt. Tā atļauja, bet man atļauja paņemt līdz to vasaras numuru arī izlapoju. Un tā, bet jā, rudens numuram arī paspēju. Es īstenībā izlasīju visus rakstus. Lieliski. Un tad pirmais jautājums tāds, vai mēs esam pietiekami populāri zinātniski, ka tā ir saprotams gandrīz viss, vai ir tādas lietas, kur ir tāds tā kā slieksnis, ka ir vajadzīgs vairāk no astronomijas? Es domāju, no lielākoties ir ļoti, ļoti skaidrs vismaz man, bet es nezinu, vai es esmu tāds gluži pavisam vidējais, jo es arī ļoti mīlu lasīt Stephen Hawking, un mēs esam ciešā sasaistē ar Jačeslavu Kašķējevu un Guntaru Kittenbergu, ko mēs arī pārunājam ik pa laikam dažādas fizikas lietas kosmosā. Man visu laiku rodās jautājumi. Jā, lieliski. Un tā, bet priekš manīm, teiksim, vienīgais raksts, kas man bija par grūtu, divi raksti, jā, šitas te instrumenti, interesantie rezultāti. Tur man vajadzēja tā ilgāku laiciņu pavadīt, pārlasot vēlreiz un tā. Un otrs raksts, kas man bija mazliet grūtāks lasāms, bija par tiem mazāriem, jeb kā, tas Ventspils augstskolas disertācija, kas tur bija. Tur man bija mazliet pagrūti. Bet jā. Jā. Jāteic, ka par baryonu akustiskajām oscilācijām man vēl pašam vēl jālas, tā kā tas ir tikai normāli. Jā, un diemžēl abi no autoriem, tā es līdz apskatīšos, jā, man šķiet, jā, neviens, ne otrs autors nav šobrīd mūsu zvanā, līdz ar to mēs viņus nevaram patraucēt ar īpašiem precizējušiem jautājumiem. Šeit ir tāds moments, lūk, tātad Artis Aberfelds aizstāvēja doktora disertāciju. Saprotams, ka tas ir zinātnisks darbs, un pēc tam mēs lūdzām viņu to izstāstīt populāri. Un saprotams, ka tas nav vienkārši. Tāpēc man Inese jautājums, kā jums izdodas, varat populāri par savu darbu stāstīt un izstāstīt? Kā jūs? Es īstenībā izmantoju ļoti daudz analoģijas, salīdzinājumus, kurus mēģinu salīdzināt. Es šobrīd strādāju vēža šūnu izpēti un īstenībā tādu funkcionālās precīzijas medicīnas ieviešanu Latvijā. Tas nozīmē to, ka zāles varēs izvēlēties pārbaudot jūsu pašu šūnas. Tas tā vienkāršot sakot, ja. Audzējiem, es domāju, un tā. Un man sanāk diezgan daudz skaidrot šīs lietas, gan zināmais, nezināmajā, gan arī skolniekiem pasniedzot lekcijas. Un es mēģinu vienmēr vilkt paralēlus to ar kosmosu vai ar sabiedrību, jo, ja es runāju par šūnām, kas ir tādas maziņas,
tad es bieži vien atsaucos uz sociumu, uz sabiedrību, uz to, kā mēs sabiedrībā un ka katra šūna ir tā kā atsevišķs organisms, tā kā un tādā veidā, tā kā, jā. Jā, mēs varbūt varam pajautāt par šo rakstu. Vai izdevās šī gada maijā novērot šo slaveno ziemeļblāzmu, kas bija Latvijā? Arī citvietā Eiropā bija redzama, bet Es šausmīgi gribēju. Es ļoti gribēju, bet tas ir semestra, tas ir maijas tāds pasniedzējiem. Es domāju, tie, kas pasniedz, tiem maijas tāds traks mēnesis ir. Un, diemžēl es dzīvoju pašā, uz Kalnciem, tur principā neko nevar redzēt debesīs, ja vienīgais tas nav pilnmēnesis un tā. Bet es savā laikā, senos laikos, man liekas, 2000. gadu sākumā redzēju. Es atceros, ka mēs ar draugiem braucām naktī speciāli uz Vecdaugavas molu skatīties ziemeļblāzmu. Gadu gan neatceros, nemācēšu pateikt, bet jā. Tas bija kādu 2000 un 2001. gadu. Man liekas, 2001. gadā oktobrī bija tādi spēcīgi gadījumi. Pēc tam 2002. gada pavasarī bija arī tādas reizes. Jo tas atbilst ne iepriekšējiem, bet aiziepriekšējiem saules aktivitātes perioda maksimumu laikam. Tas ir apmēram tāda gada ietvaros, ir tāda paaugstināta aktivitāte, bet iepriekš mēs nevaram prognozēt, kurā dienā tas tieši notiks. Tāds, un tā, saules vēja, nevis saules vēja, bet kas ir tā ionizētā mākoņa miedarbība ar Zemes magnetosfēru, tad tādas lietas ir tāds iet caur tādu pārsteigumu efektu. Noteikti jāpiebilst. Jā. Nē, bet publiskajā telpā bija tik ļoti daudz skaistas bildes un nevilkamais brīnišķīgs. Tagad tā drošākā recepte laikam ir pierakstīties, vai nu ir WhatsApp grupas atbilstošas, kur ātri tiek padotas ziņas, ir Facebook grupas un tad vienkārši jāseko līdzi, bet, protams, ir jābūt arī iespēju uzreiz atnest kādas ikdienas lietas un varbūt doties ārā. Turpat pie mājas vai kaut kur tālāk. Tā ir. Es teiktu, ka mans lielākais iegūms ir tas, ka es sapratu, kā es varu abonēt šo žurnālu. Un man jau ir viens mediķis, kurš arī ļoti interesējas par astronomiju, un es jau zinu, ka es varēšu tālāk padot šo informāciju. Jā, mums šis žurnāls ir tāds tā kā savu veidu slēgtais klubs, ka mēs esam pieejami tikai grāmatnīcās, arī ne visās, bet konkrētās un var abonēt. Tādās Narvesena vai citos kioskos tā neesam nonākuši, jo tur ir vajadzīgi tādi plašāki publicējumi materiāli un izdevumi. Jā, bet principā, teiksim, tās tēmas ir tiešām tādas, ko mēs arī apspriežam ar savā mūsu mazajā fizbiomedu klubiņā. Jā. Vai var piebilst par ziemeļblāzmām? Kaut kas tika diskutēts kādā konferencē nesen. Ja skatās uz Zemi kā citu planētu, ja uzstādām jautājumu, kā var atrast, kā var nosacīt, ka uz Zemes ir skābeklis? Kas ir visjutīgākais veids? Un tajā, kā Ilgonis jau saka, tā ir ziemeļblāzma. Tāpēc, ka tā, kas staro, tas ir skābekļa atomi, atomi, kas staro. Un tas droši vien ir jutīgāks veids, kā nosacīt, vai pastāv skābeklis uz kādas citas planētas, nevis meklējot kaut kādas infrasarkanas absorpcijas līnijas spektrā. Tas tāds blakus komentārs. Jā, te nāk tad tās tīras spektra līnijas ārā no ziemeļblāzmas. Tieši tā sanāk, jā. Jā, un mēs tikko runājam ejot cauri rakstiem pa levitējošo vilciņu, bet raksts ir veltīts tumšai matērijai. Tāds jautājums, vai rodas tāds labs priekšstats, kas ir tumšā matērija? Jo skaidrs, ka to laikam neviens tā īsti līdz galam atbildēt nevar, bet iepazīstoties ar profesoru Mārču Auziņa rakstu, vai
ka tas kļūst mazliet saprotamāks, un vai rodas kaut kādi interesanti papildus jautājumi šo tēmu? Man bija tā, ka es šovasar nopirku grāmatu, kas iznāca latviešu valodā, Stephen Hawking grāmatu, vienkārši sarežģītiem jautājumiem. Tur arī tieši, man liekas, tiešām pirms mēneša izlasīju tieši arī par šīm tumšajām matērijām un enerģijām. Un līdz ar to es jau biju tā kā, es arī zināju par šiem te eksperimentiem, kas tā kā tiek, es nezinu, tiem, kas tajā ledū tiek veidot un tā. Līdz to man bija ļoti interesanti lasīt, daudz, kas bija tas, ko jau es tā kā biju dzirdējusi, bet vienmēr jau ir labi un interesanti to skatīties. Un tieši tāpatās, kā ir ļoti daudz lietas, ko mēs nezinām paši par šādām šūnām, piemēram. Man te atkal ir tā kā salīdzinājums, ko es bieži vien arī stāstu studentiem, ir tas, ka mums ir tā ģenētiskā informācija, kas stāsta, kas satur to kodu, kāda mēs izskatāmies, kāda mēs esam, ne? Un tā ir mūsu kodolos, bet tikai tā informācija kodēta ir tikai 1% to kodolu. Un kas tad ir pārējais, kāpēc tā šūna to pārējo, kādreiz manā laikā to sauc par atkritumu DNS, jeb junk DNA. Tad tagad es to vienmēr stāstu, ka mēs nezinām, tam ir kaut kāda nozīme, līdzīgi tāpatās kā kosmosā, mēs tagad zinām, ka ir kaut kā tumšā enerģija, tumšā matērija, mēs joprojām neesam līdz galam izpratuši, bet mēs zinām, ka kaut kam tādam ir jābūt. Un tā kā, vienīgais tas, ka mēs zinām to, ka mums ir tie 95 vai 98 liekie DNS, bet jā, es tā kā šādā veidā dodu šāds salīdzinājums studentiem arī. Jā, laikam nevienā jomā ir tā, ka faktiski kaut kādu procesu nosaka neliels procents no vai no dalībniekiem vai kaut kādām aktivitātēm. Un tad vienīgais ir atkarīgs no tā, vai cilvēku tas nesatrauc. Un tas cilvēks ir gandarīts ar to, ka viss strādā un viss ir labi, vai arī ir tā zināt, kā ar saprast, kas tie atlikušie 90% ir. Un tas noteikti ir tas pētnieks, kurš arī mēģinās to atšķitināt. Tas arī atšķir pētnieku no ierīnas lietotāju. Tā, lapojot tālāk, te varbūt neaizkavēsimies. Mums ir tādas nelielas rubrikas, tas ir fakts, par tādiem nelieliem astronomijas faktiem. Šeit ir par vienu no Marsa pavadoņiem, un mums ir arī regulāri, mēs ieskatāmies dažādu olimpiāžu uzdevumos. Tas ir ne tikai, lai mēs teiktu, ka šis žurnāls ir orientēts arī uz skolēniem, bet arī mēs paši varam atkārtot. Tie, kas jau beiguši vidusskolu, var pāsināt prātu, pamēģināt atrisināt kādu matemātikas, fizikas vai astronomijas uzdevumu. Tā. Un tālāk mums seko arī tas raksts par māzeriem, kas ir ar tādu diezgan lielu zinātnisku sarežģītību, bet mums autors šeit nepiedalās. Jā, tā. Tad es redzu, ka tieši šobrīd mums ienāca viens jautājums no lasītāja. Lasot par tumšo matēriju, ņemot vērā, ka pašlaik tie ir tikai pieņēmumi, kurus mēs mēģinām apstiprināt, vai pastāv kāda cita teorija par kosmosu uzbūvi, kas nav balstīta uz tumšo matēriju. Es domāju, ka par kādu pavisam citu modeli. Ceru, ka jautājuma ideja ir saprotama. To mums vaicā Mareks. Vai mums būs kā... Un autors Mārts Auziņš jau mazliet piemin to ideju, ka varbūt, ka, ja nekāda citādi neizdosies tumšo matēriju izskaidrot, varbūt, ka mums nāksies tomēr mazliet izmainīt mūsu priekšstats absolūti klasiskām lietām par gravitācijas likumu, par Ņūtona otro likumu, ka varbūt, ka tomēr gravitācija milzīgos attālumos no tās masas, kas ir galaktika, piemēram, tomēr darbojas mazliet citādi, nekā mēs esam pieraduši, ka vienmēr rakstīt to ar kvadrātā. Tas būtu tās milzīgs lēciens ārā no standarta fizikas. Bet, ja novērojam uz to spiedīs, tad varbūt, ka uz to vajadzēs iet. Tā ir tāda Monda teorija, bet viņai ir vēl citi varianti, kā mazliet modificēt mūsdienu fiziku. Jā. Jautājumu autors var arī uzdot, vai var ar balsi komentēt, vai bija atbilde tāda? Atbilde ir gana laba. Atbilde ir gana laba, jā. Es jautāju, jā, vai?
Jā, nu tad mēs dosimies tālāk. Mēs pāriesim pāri rakstam par mazariem, un mēs nonākam pie raksta par jaunajām nesēju raķetēm un kosmiskiem aparātiem. Ir jau dažas ķibeles radušās. Ariane 6 otro pakāpi bija iespēja novērot netīšām arī Eiropā, tā skaitā Latvijā pie debesis, tā pārskrēja pāri ar tādu interesantu vizuālu efektu. Bet lūdzu, autors Raitis varētu pastāstīt mazliet vairāk, kādas ir šeit galvenās atziņas. Tiešām mazliet, jo vajag jau arī lasīt pašiem, bet jā, šis raksts tātad ir par Ariane 6, kas ir, jāsaka, ilgi gaidīta Ariane 5 pēctece Eiropas tātad jaunā raķete, kas ir, protams, uzlabot, salīdzinot ar iepriekšējā modeli un kurai ir arī iespējams vairākas konfigurācijas, šajā gadījumā ir runa par 2. Un par to ķibeli, ko tu minēji, jā, ir tā, ka šīs raķetes otrā pakāpe ir paredzēta to izvada no orbītas. Pēc tam, ka tā ir savu darbu paveikusi, un lai to izdarītu, nepieciešams atkārtot iedarbināt tās pakāpes dzinēju, plus tas ir nepieciešams arī gadījumos, kad ir jāievada vairāk pavadoņu dažādās orbītās. Un tad, lūk, tā ķibele ir tāda, ka neizdevās šo dzinēju iedarbināt 3. reizi, līdz ar to 2 eksperimenti, kas bija paredzēti tādi, kas tieši atgriežoties ienākt atpakaļ atmosfērā, un plus šī pakāpe, kam arī vajadzēja ienākt atmosfērā, palika orbītā. Jā. Tā ir tā ķibele. Un tad mēs varam uzreiz par nākamo ķibeli. Tepat arī nākamais raksts. Nākamā ķibele ir tāda. Jāsaka, ja mēs runājam par ķibelēm, tad varētu teikt, ka tā ir episka ķibele. Protams, par Starliner ir runa. Tātad misija, kam vajadzēja ilgt kādas 10 dienas, ilga krietni ilgāk. Un beigās nonāca pie tā, ka tas kuģis, ar kur izmēģinājumu lidojumu aizlidoja Starptautisko kosmosa staciju, to viņa izstrādātāju un NASA prāta nemaz nebija derīgs, lai cilvēki atgrieztos uz Zemes. Tā tad faktiski viņiem nācās palikt un gaidīt citu taksi. Bet kuģis jau atgriezās uz Zemes un sekmīgi? Jā. Tad es varētu, tagad ir tas brīdis, kā amerikāņu filmās saka, bet es taču teicu. Skaidrs, ka viņš atgriezās, un par to jau, man, piemēram, gandrīz var teikt šaubu nebija, ka viņš atgriezīsies, bet, tur jau ir tā, ka ir runa par cilvēkiem, viņiem jau ir slikta pieredze šai ziņā, tāpēc viņa drošības pēc pieņēma lēmumu, ka tomēr Starliner netiks izmantots, atgrieztos. Bet tie kosmonauti projām tur, jā? Tie astronauti, tie 2, jā, kas aizlidoja ar Starliner, viņi palika stacijā un tagad gaida savu, tad tur mastāvē, kad viņi atgriezīsies. Pavadīs 10 dienu vietā 8 mēnešus pavadīs stacijā. Tāds bonus, teiksim tā. Tas ir bonus. Jāsaka, arī tāds eksperiments, tā skaitā bioloģijas jomā. Te ir varbūt jautājums. Bet te ir, kā jau Ilgonis minēja, sērijai būs turpinājums, tā kā, jā, par to nākamreiz, bet lasiet žurnālā. Man būtu jautājums Inesē, vai arī gadās no tiem medicīnas pētījumiem, ka kaut kas tā negaidīti ir vairāk jāpapēta, vai pieņemsim kaut kas tā sanāk. Tā kā, jā. Man ir paveicies pašai, ka es, teiksim, tas, ko es pētu, vairāk tāda fundamentāla zinātne, līdz to es izpētu, es kaut ko atklāju, un tad to tālāk pārņem un mēģinu tuvāk medicīnai virzīt un tā. Bet, protams, šādi klīniskajos pētījumos šādi gadījumi ir. Diemžēl no tiem nevar izvairīties. Īstenībā kā reizi nesen lasīju lekciju tieši studentiem par gēnu terapijām un tur, piemēram, 1999. gadā bija pirmais nāves gadījums, kas bija tieši dēļ eksperimentāls, protams, gēnu terapijas un tā, un tas atsvieta šo te lauku riktīgi nobremzēja un tā. Bet es saprotu, ka, teiksim, lasot šos te 2 rakstus un arī klausoties, es arī esmu
tādi ļoti kaismīgi, mēs nezināmajā klausītāji, kas klausās un ar baudu katru par astronomiju saistīto raidījumu. Es zinu, ka nedēļa cik laikam notiekās, bet tas, kas man fascinēja, ir tas, ka tur ir tik daudz tādas regulas, kas to visu regulē. Un tā, un, piemēram, lasot par to Starliner, 32 no 34 tur aizgāja, kaut kas tur neaizgāja. Un tā, manim kā priekš tādu laidu cilvēku, man tas liekas ārprāts, man taču ir visos savos eksperimentos bez mazai jāliek gala ķīlā, ka tur viss strādās un tā. Bet, protams, bioloģija nāves gadās, jā. Šis ir tas moments, kad tas nevēlt ir izmēģinājuma lidojums, un tas arī lielā mērā paskaidro to, kāpēc kaut kas nenotika tā, kā būtu jānotiek, jo tam šie lidojumi ir domāti, lai izķertu tās kļūdas iespējamās, un šajā gadījumā tur viņu sakrājās milzīga kaudziņa, tāpēc bija tā, kā bija. Tā. Jā, tā. Tas ir saistībā ar mūsu žurnāla materiāliem, kas ir nevis par fundamentālu astronomiju, bet tādu kosmosa izpēti, tieši par pilotējumiem lidojumiem. Vēl mūsu žurnālā laika pa laikam mums ir tāda pastiprināta interese, tā izveidojusies par meteorītiem. Arī šajā numurā mums sanāk 2 raksti ir kaut kā ar to saistīti. Viens no tiem ir par Brenhems meteorītu, un otrs raksts būs mazliet tālāk par interesantu atradumu, par svaigi kritušu meteorītu. Tā, vai šeit, laikam, Gunta? Ja varētu izdarīt tā, ka tu pakomentē nākamo rakstu, es par to laiku pavaicāšu autorei. Jā, labi, ar lielāko prieku. Tā. Es pārlecu šeit uz tādu rakstu, kas faktiski ir mana intervija ar Pēteru Lindneru, astronomu no Vācijas. Ikdienā viņš nodarbojas vairāk ar astronomijas popularizēšanu, pēta dažādas astronomijas vēstures lietas, bet vienlaikus arī mājās viņiem ir neliela observatorija un vēl ir arī tāda All Sky 7 debesu kamera, kas skatās uz visām debesu pusēm pie pilnu loku. Un šādas kameras ir diezgan daudziem interesantiem Eiropā. Un ar to palīdzību ir iespēja reģistrēt spožu meteoru bolīdu krišanu. Tā reģistrēšana ir viena lieta, bet otrs ir tas, ka pēc šādu bolīdu reģistrēšanas ar šo kameru piefiksēto video palīdzību ir iespējams rekonstruēt telpiski, kāda ir bijusi meteora pēda. Un, ja tas meteors tiešām ir bijis spožs, tad ir liela iespēja, ka līdz Zemē nokritīs arī meteorīts. Ir jau bijuši vairāk šādi gadījumi, kad ir atrasti reāli meteorīti, un šeit mēs runājam par vienu no tādiem, kas nokrita šī gada janvārī netālu no Berlīnas. Tā, un te mēs varam redzēt, gan rakstā ir attēlots arī tā karte, kur vairāki 10 gabaliņu nokrita lieli un mazi. Un tā skaitā arī mēs redzam piemēru šādai te All Sky 7 kamerai. Un tagad, ja tas notiek, ja šādi pētījumi notiek un tāda monitorēšana Eiropas centrālā daļā, tad ir interesants jautājums, kāpēc mūsu pusē nav. Mūsu pusē mēs vēl par to nebijām domājuši, bet tieši pēc šādas komunikācijas ar Pēteru Lindneru un dombiedriem, tagad man ir doma, ka mums arī Latvijā vajadzētu tādas kameras. Man ir zināms, ka jau pirmā ir parādījusies Lietuvā, bet orientējoši, kā saka, es ceru, ka pēc dažiem gadiem visās Baltijas valstīs būs tāds īpašo kameru tīkls. Un jāsaka, ka Latvijā arī ir nonācis viens neliels gabaliņš no šī meteorīta. Tas atrodas meteorītu muzejā Rīgā. Te varbūt jautājums pie viena ir Inesei, vai ir iznācis kādreiz būt šajā meteorītu muzejā?
Halo, jā, mums laikam nav ne bilde, ne attēls. Vai Ines mūs dzird? Ines nav skaņas. Jā, varbūt nav skaņas, bet Attēls ir. Attēls ir, jā, skaņa bija pazudus. Nedzirdam? Kaut kur ir nozudusi skaņa. Nemaz nedzird, ne? Varbūt kaut kas ir uzklikšķinājies. Jā, labi. Kamēr Ines pieslēdz no jauna, mēs varam varbūt tad aizlekt uz otru rakstu par meteorītu un pēc tam pie reizes izrunāt. Jā, lūdzu, sveicināti, Gunta. Tā, dažos vārdos par šo rakstu. Nu, lūk, tas ir kārtējais meteorīts no Latvijas Universitātes muzeja kolekcijas. Un tāds ar ļoti interesantu vēsturi, daudz atradumu dažādos laika periodos. Gabaliņš pie mums ir no vecākā, ja neskaita indiāņus, kas ar savu laiku viņus lietoja, šo dzelzs akmens meteorītu priekš dažādiem priekšmetiem, bet aizpagājušā gadsimta beigās tātad šis meteorīts tika pirmoreiz atrasts, tika veikts pētījums, pēc tam liels meteorītu pētnieks mēģināja vēl kaut ko atrast, viņam neizdevās, bet 2005. gadā meteorītu mednieki, modernie, ar traktoru un dzelzs priekšmetu meklētāju braukāja pa šiem laukiem un atrada milzīgu gabalu, kas šobrīd skaitās lielākais dzelzs akmens meteorīts pasaulē. Tur liekas jau ir ap tonu. Tā kā, lūk, šāds stāsts. Jā, nu tad, protams, tālākās detaļas jūs lasiet rakstā, ja? Mēs neatstāsim visos sīkumos. Vēlos pievērst uzmanību šeit, labajā pusē lejā ir tāda schēma, kur arī var redzēt punktiņus līdzīgi kā tajā otrā rakstā, kas ir veltīts Ribekas meteorītam pie Berlīnes. Arī var redzēt, ir izkaisīti meteorīta gabali tādā garanā joslā. Tas ir senatnē, un daudzās šeit nav kritiena vietas, bet gan atradumu vietas, jo tas ir ļoti sens. Jā, šīs ir tās vietas, kur viņi atrast, tātad, kur viņi ir iekartuši. Jā, parasti mēdz būt tā, ka lielāki gabali vēl gaisā esot sadalās, un tad atbilstoši masai un dažādiem citiem efektiem kāds nobremzējis, kāds kustas tālāk, bet tā izkliede raksturo to galveno kustības virzienu, kā tas meteorīts, lielais gabals ir kustējies, un pēc tam mazie meteorīti ir izbiruši dažādās vietās. Tā, un mums bija jautājums Inesē, vai ir iznācis, tā uzreiz divi jautājumi, varbūt turēt rokās kādus meteorītus, un vai ir iznācis arī būt Rīgā meteorītu muzejā? Tā, es ceru, ka tagad man dzird. Jā, tagad ir vislām. Labi. Nē, muzejā es taisos būt, jo izlasot šos rakstus sapratu, ka tas ir vēl viens muzejs, ko vajadzētu apmeklēt. Rokās meteorītu pašu nav nācies turēt, bet es biju akadēmiski atvaļinājumā, tajā saucamajā sabbatical, es biju Amerikā un vienās brīvdienās mēs bijām aizbraukuši uz Floridu un aizbraucām uz šo te Kennedy Space Station, kur, man liekas, mums jāmācās no amerikāņiem. Viņiem bija tā, viņi bija izslavējuši to, ka viena no tām nosacīta atrakcijām bija tas, ka tur ir gabaliņš no mēnesis, un jūs varat pieskarties gabaliņam no mēnesis. Un tad, kad es tur aizbraucu, tas gabaliņš no mēnesis bija apmēram tāds absolūta kripatiņa. Un tad es biju šausmīgi vīlusies tajā visā, un tad es īstenībā sapratu, ka, bet ja es gribu pie kaut kā šausmīgi, pie kaut kā ļoti veca pieskarties, es varu pieskarties pie zemes.
Bet tādā ziņā meteorīti man liekas vēl pat fascinējošāk, jo tie jau tur ir, es nezinu, cik vispār var noteikt vecumu meteorītam. Ir dažādas metodas, kā var mēģināt noteikt, bet jebkurā gadījumā sanāk, meteorīts īpaši tāds, kas relatīvi svaigi kritis, tas ir tāds nepastarpinātāks vēstures liecinieks, jo uz Zemes ir bijuši dažādi ģeoloģiski un bioloģiski procesi, kas kaut kādas mūsu pieejamo vidi ir mainījuši un arī tos materiālus ietekmējuši. Jā, bet man vajag sevi to vilšanos par to mazo kripatīnu. Tātad arī Latvijas Universitātes muzejā ir iespējams paturēt rokā lielu meteorītu, Cikotielinas gabalu, tas ir 2,5 kilogrami, un arī tādu pašu mazu mēnesi meteorīta gabaliņu. Jā, tieši tā. Bet tāda iespēja arī ir pie mums. Jā. Man liekas, mums to noteikti vajadzētu uztaisīt kā kaut kādu, es nezinu, amerikāņu ļoti tur uztaisīšu. Jā, Latvijā sanāk laikam ir vismaz 2 vietas, kur var aplūkot meteorītus. Tā sanākā kolekcija Latvijas Universitātes muzejā, un tad otrs ir tas specializētais muzejs, kas ir privāti organizēts, bet ar tādu diezgan plašu un pārdomātu kolekciju. Tā. Labi, tad mēs tagad virzamies uz priekšu, un tad mums ir arī šeit viens tāds raksts. Neatstāstīsim laikam visu interviju, bet piesaki, Raiti, par ko ir runā, ar ko ir saruna. Jā, saruna tā tad ir ar Veroniku Puišu. Tā ir meitene no Latvijas, kas ir pabijusi daudz kur un daudz ko izdarījusi. Es skaitā bijusi arī Eiropas kosmosa aģentūras astronauta kandidāta statusā. Un ir diezgan interesants tās lietas, ko viņa darījusi, bet es domāju, tur gan ņemiet un lasiet paši, jo tas ir tiešām interesanti. Es arī viņu uzaicināju šodienas sarunu, bet viņa diemžēl nevarēja tikt. Jā. Te jau pašas bildes runā par plašo pieredzi. Redzam helikopteru. Un virsraksts jau arī principā pasaka to. Jā, un tā. Tad mums ir arī tāda mazā rubrika, kas laiku pa laikam ir mūsu žurnālā. Šajā gadījumā es esmu uzrakstījis par tādu lietotni Zoom Earth. Ir arī tāda tīmekļa vietne, ne gluži laika ziņu rīks prognozēšanas, bet ir unikāls arhīvs, piemēram, ar katras dienas diezgan augsts detalizācijas attēliem no kosmosa par pēdējiem 20 gadiem. Ja mums pēkšņi rodas jautājums 2005. gada 1. martā. Kādi bija mākoņi? Bija mākoņi virs Latvijas vai nebija? No rīta vai pēcpusdienā? Tad to mēs varam noskaidrot. Tas tāds diezgan unikāls arhīvs, var noderēt dažādām lietām. Tā skaitā mēs varam varbūt izmantot to kādai modelēšanai vai kam citam. Pie viena jautājums, Inesē, vai izmantojat kādas specifiskas, varbūt laika ziņu lietotnes? Kāds ir astronomiskās, zvaigžņu astronomiskās tas būtu, vēl specifiskāk. Jā. Kāds ir tas komplektiņš, kas attiec uz šo jomu? Es biju ļoti tuvu. Es gan izmantoju vairāk, pat cik man patīk burāt, un man ir izdevies paburāt, un es tiešām dievinu naktis, un es parasti, tad, kad burā, un tad, kad iet ar jaktu vai laivu, teiksim, ilgākā diennakti, tad parasti sēž tajās saucamajos vačos, jeb tā kā, es nezinu, kā tos sutkās, bet, vači ir parasti pat 3 vai 4 dežūras tās būs. Jā, dežūras 3 vai 4 stundas, un, cauri visai diennaktī un tā. Un parasti vačā sēž 2 cilvēki, un es vienmēr esmu pieteikusies pie tā saucamās suņa vakts. Suņa vakts ir no 12, no pusnakts līdz vai 3 vai 4 no rīta. Un tas ir tas brīnišķīgais laiks, kad tu redzi tiešām, vēlākais, kad es esmu burājusi, ir septembra beigas, tas bija, man liekas, 17. gadā, vai 18. gadā, es neatceros. Un tad tās zvaigznes bija, tas vienkārši tas, kas bija debesīs darījās, tas jūrā. Mēs gājām no Rīgas uz Pāvilostu,
un mēs bijām tieši Baltijas jūrā tajā momentā, to nakti, un tas bija fantastiski, bet, diemžēl, bija diezgan augsts, un es sapratu, ka es baigi neņemšu rokas ārā no saviem dūrainīšiem un nemeklēšu, bet man tiešām gribējās paņemt kādu aplikāciju, lai sāktu saprast, kaut kādas lietas jau es varēju tur identificēt, Oriāna jostu un tādas lietas, bet tas jau, protams, ir priekš bērniem. Bet tādu lielāku, es zinu, ka man kolēģi, man citi burātāji, viņiem ir šādas te lietotnes, nemācējuši gan pateikt, kā viņi saucās, bet kur viņi, viņi paceļ un tad mēģina noteikt to zvaigznājus, bet tas ir ļoti vērtīgi. Jā, labi. Jo ir arī dažādos virzienos ejošas lietotnes, tādas, kas palīdz saprast, kad būs redzami kādi spīdekļi, kādi izskatās debesis, var apmācīties, iemācīties kaut ko. Nu, tad arī visādas laika prognožu programmas, arī specializētas uz debesu novērojumiem. Nu, tā teikt, mūsdienās lietotņu netrūkst katrai gaumei. Tā, mēs tam varētu iet uz priekšu. Nu, šeit ir viens piemērs tai spriedzei, ko Ilgonis minēja. Fotogrāfijas autors Juris Seņikovs mums nav pieslēdzies šobrīd, bet te ir laba ilustrācija tam, cik traki tiek piesārņota debesis ar dažādiem kosmiskiem pavadoņiem. Iesaku jums atvērt žurnālā un pavērot un mazliet pašausmināt. Padomāt par to, kā īsti notiek, bet, protams, ir metodas, kā mēs digitāli to varam attīrīt šādas attēlus. Tad ir mums arī tāda rubrika Astrovieta, kur vairāk no klātesošiem ir rakstījuši. Un šajā reizē rakstu ir sagatavojis Māris Krastiņš. Māri, lūdzu, īsumā var pakomentēt, kāda interesanta vieta šeit ir pieminēta dažos vārdos. Un šķiet, Māris ir pieslēdzies, bet nav mikrofons ieslēgts. Jā, tagad. Tā. Labdien, var dzirdēt? Var dzirdēt, jā. Jā, tās ir oriģinālās fotogrāfijas no vietas, kurās bija pagājušā gada jūlijā. Tās bija tās trakās dienas, kad arī pa visu pasauli parādījās ziņas par to, cik bīstam ugunsgrēki bija izcēlušies Rodas salās, bet mūsu ģimenei paveicās ar to, ka mēs devāmies projām īsi pirms ugunsgrēks kļuva nekontrolējams. Observatorija necieta, bet tagad, ja jūs ieiesiet šīs astronomiskās kafejnīcas mājaslapā, jūs varēsiet izlasīt, ka kafejnīca ir aizvērta uz 24. gada ziemas sezonu un apmeklētāji tiek gaidīti 25. gada vasarā. Atceramies, ka Grieķijā laika apstākļi ir ļoti karsti, bet īti karstajiem laika apstākļiem tomēr ir ļoti skaisti no šī te Paleraki kalna paskatīties, cik augsti ir Skorpiona zvaigznājs. Redzams visā pilnībā, un, protams, arī no teleskopa pavērot tos objektus, kas konkrētajā laikā debesīs ir redzami un tiek piedāvāti apmeklētājiem. Savukārt fonā redzamie saules pulksteņi ir ļoti skaisti paši observatorijas īpašnieki izgatavoti, un tie, kas vēlas šajā vietā pavadīt ilgāku laiku, tiem ir arī iespēja Booking.com rezervēt pilnu viesnīcas servisu. Jā, es apmeklēju to tīmekļa vietni, man ieinteresēja, kas tie saules pulksteņiem, tur dienas laikā ir jāskatās, protams, jā, tur īpašnieks ir traki labi, visu kaut ko sataisījis un izdomājis, kas tik viņam nav gan dienā, gan vakarā. Tur tiešām ir radoša pilnība. Jā, un paldies par skaisto bilžu salikumu. Šādā izskatā man ļoti patīk. Bet skaistāk nekā es uz vietas visu novēroju. Nu jā. Mums te ir tāds tā kā profesionāls hobijs. Tie, kas ir ap un par astronomiju, ja kaut kur dodas, tad mēģina arī to savu interesi paturpināt. Komplimentu nodosim mūsu žurnāla maketētājai Baibai Lazdiņai no Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāde. Mums tiešām ir ļoti labi žurnāla veidotāji, tie cilvēki, kas paveic tehnisko pusi. Nu jā. Tad mēs varētu
paskatīties, kas mums tālāk. Mums jāsaka, ka pēdējos gados Latvijā tīri ir tāds nostabilizējies tāds loks ar diezgan aktīviem astronomijas amatieriem, kas intensīvi fotografē debesi, vaktē dažādus arī neikdienišķi novērojams objektus, īpaši kādas komētas, kurus tā nemaz tik viegli nav noķert. Un te ir tāds neliels atskats uz to, kas bija novērojams. Šeit mazliet tas akcents tiešām sanāk uz komētu pusi. Arī Saule bija uzmanības centrā ar to, ka katru dienu tur kaut kas mainās ar saules plankumiem, jo pati saules virsma rotē, un tad arī parādās jauni plankumi aktīvās saules laikā. Klusājā periodā varbūt arī tā, ka paiet 10-11 mēneši un nav neviena plankuma. Tā kā saule ir tāds vienkārši garlaicīgs, gaišs, tāds disks sanāk. Jautājums tāds. Tuvākajos gados, ne šogad un ne kāds Jā, tas būs klusajā periodā, jā. Jautājums Inesei, vai ir kādu komētu iznācis redzēt kaut kad vai kā? Jo man jāsaka, ka tas nav viegls skatāms objekts. Tas, kas šeit ir nopublicēts, jau tā pati pirmā neizskatās varbūt ar pārāk lielu asti, un jāsaka, ar neapbruņotu aci nav skatām nemaz. Tas bija, man liekas, šī raksta atklājums priekš manīm, tad, kad es lasīju šo rakstu. Man liekas, tur bija tieši minēts rakstā, ka diezgan daudz no šīm bildēm ir tāpēc, ka tās ir apstrādātas un visādi tādu, un kad lielāko daļu mēs acis tā neredzēs. Un tad es sev nomierināju, ka tā gadās. Krītošās zvaigznes, jeb tos gan daudz sanāk redzēt, bet šādus... Meteors, jā. Meteors, jā. Bet šādus, nē, tāpēc es īstenībā ļoti priecājos par to, ka Latvijā attīstās šādi fotogrāfiju cienītāji, jo priekš tādiem cilvēkiem kā es, tad es varu paskatīties, cik interesanti. Piemēram, tā spirāla veida komēta, tas bija kaut kas, ka viņai tā spirāla veida galva ir vispār. Man tur tik daudz jautājumu par to būtu. Jā, jāsaka, ka tieši saistībā ar to astrofotografēšanu tā bija nobriedusi diezgan liela interese arī tādiem zinātājiem savā starpā komunicēt. Un, burtiski pirms pusotra mēneša izveidojās jauna WhatsApp grupa, un tur uzreiz sākās tik daudz tādas ļoti profesionālas diskusijas, ka var redzēt, ka jā, tā ir lieta, kas saista tādu zināmu loku dalībnieku, un tas ir vajadzīgs. Un es domāju, ka mums turpmāk būs varbūt jāpaplašina pat rubrika ar publicētajiem attēliem, jo vienu brīdi likās, viss jau ir tā, jāsaka, visu, ko gribēja, to ir visi novērojuši, un vairs nekā it kā jauna nav. Bet nāks redzēt, ka ar jaunām metodēm var gan attīrīt attēlus, gan uzlabot, izvilkt kaut ko ārā, un pat pilsētas gaismas bieži vien netraucē. Man bija tieši arī jautājums par šo te, ja teiksim, ja liktās bildes, tas būtu ļoti interesanti arī, piemēram, aprakstīt, cik, piemēram, kaut vai ilga ekspozīcija vai kas, jo es zinu, ka tad, kad es studentiem stāstu par kaut kādiem zinātnes eksperimentiem, kaut kāds atklājums, jā, ir atklājums forši, bet tad, kad tu viņam pastāsti no dzīves, kā tas ir, ka tev jāiet speciāli dalīt proteīnu +4 grādos, lai viņi nedegradējās. Tad tas viņiem pilnīgi savādāks ir tāda pieeja vai attieksme pret to visu, jo tas tā kā parāda to otru pusi, jo mēs bildi redzam, tas ir wow, bet, es teiksim, es neesmu fotogrāfs, bet es tikai nojaušu, ka tas ir kaut kas ļoti nevienu. Te ir piemērs konkrēts, ka šajā rubrikā fotostāsts mums ir tāda prasība, ka mēs paprasam arī tos tehniskos parametrus. Te var redzēt, ka viņš veidos no 53 kadriem ar 3 minūšu ekspozīciju katrs. Ja, tā kā mēs varam sarēķināt, cik sumāri ilgi tas ir bijis un ko tas ir prasījis visu laiku sekot līdzi. Tad līdzīgi arī ar citiem kadriem, kur tiek veikta attēlu, tiek iegūta attēlu sērija un pēc tam tie attēli tiek grēdoti, ja angliski sauc kā stacking.
Nu, tas būtu tāds ieteikums, jo man liekas, ka daudziem no mums tas būtu interesanti, un mēs redzētu, cik milzīgs darbs aiz tādas bildes stāv. Jā, labi. Jā, mēs varam arī prasīt biežāk pievienot šo tehnisko informāciju pie tādiem attēliem. Tā. Vēl par kometām runājot. Jā. Šķiet, ka beidzot sagaidīsim oktobra vidū vienu diezgan spožu komētu. Un kad un kā viņi būs redzami, tad jau astronomi dos ziņu sociālajos tīklos un citos medijos. Bet viņi ir pieminēti arī mūsu debesu apskatā pašā žurnāla beigās. Bet šeit šobrīd Mārtiņš ir uzšķīris rakstu par Laimas pulksteni, kuram es pievērsu uzmanību tāpēc, ka ilgāku laiku šo Laimas pulksteni vadīja no Latvijas Universitātes astronomiskās observatorijas. Un līdz ar to tas bija pats precīzākais pulkstenis, līdzīgi kā arī pārējie pulksteņi observatorijā, bet šis bija precīzākais publiskais. Un rūpīgāk pameklēt vēstures materiālus, izrādījās, ka vairāk atskaitļi bija jāprecizē. Piemēram, bija ziņas, ka šogad Laimas pulkstenim aprit 100 gadu, bet izrādījās nekā, jāgaida vēl 2 gadus līdz 100 gadai. Bet ir interesanti, pašam bija interesanti papētīt, tāpēc arī aicinu palasīt, kā tur viss ir noticis gadu gaitā, kā viss ir mainījies. Jā. Es varu piebilst vēl pie šī raksta, kas man liekas, ir katram cilvēkam, kurš piedalās prāta spēlēs vai kādās erudīcijas spēlēs, man liekas, tas ir viens no must read rakstiem, jo šeit tad ir nācies dzirdēt jautājums par Laimas pulksteni, bet kas man likās interesanti, ka, piemēram, tajā laikā, kad nebija, es saprotu, ka padomju laikos nebija tas laikrāds savienots ar astronomijas, tāpēc arī bija tur tā atpalikšana. Un tie nepareizie laiki, ja? Un es saprotu, ka šobrīd mums atkal ir ļoti precīzs. Pēc satelīta, jā. Okay, paldies. Tur bijuši dažādi, jā. Tur bija arī kaut kāds viens periods, laikam 90. gados, ka it kā garām braucošais tramvajs esot traucējis un vēl kaut kas, tās tādas tā kā izaugsmes problēmas bija pārvarētas. Te ir tāds jautājums, vai varbūt Ines kādreiz ir izmantojuši šo pulksteni pie, kā vietu, kur satikties, ja tas kādreiz tiek minēta kā populāra tikšanās vieta. Jā, man pat ir bildes. Jā, bija randiņa vieta. Jā, 90. gados, kad pārnāca uz Rīgu dzīvot, es gan dzīvoju kopmītnēs, bet vismaz Laimas pulksteni visi zinājām, kur ir. Jo man ir bijis tā, ka citreiz esmu vienkārši pieņemsim, ar kādiem cilvēkiem runājis, pie kura pulksteņa tikties, kad kaut kur jāstiekās, tad es redzu, ka daži tāda vecāka gadagājuma cilvēki šo uzskata par Rīgas pulksteni, savukārt daži jaunāki atkal stācijas pulksteni uztver kā vietu, pie kuras tikties. Tas ir arī varbūt tāda pārpratuma avots. Vēl jau bija Kobas pulkstenis pie Mākslas akadēmijas. Kobas pulksteni laikam neviens nebija minējis, bet ir, jā. Bet man konkrēti ir bijis, ka saka, tad pie pulksteņa, un tad es pēkšņi saprotu, ka ir runa par 2 dažādiem pulksteņiem. Ja? Tā kā tā. Mums ir arī tāda sērija ar rubrika pētām terminu. Tur mēs esam atskatījušies, ar ko astronauti no kosmonautiem atšķiras un vēl par dažādām lietām. Un tad mums arī vispār ir tas jautājums par to sakni astro un kosmo. Tad mūsu arī redkolēģijas loceklis Vents Zvaigzne, kurš labi pārzina šīs senās valodas, ir iedziļinājies šajos jautājumos, no kurienes šie termini ceļas un kam pamatā ir šīs te vārdu saknes. Bet tad paši lasiet un izpētiet attiecīgo jautājumu. Vienu komentāru, bet drīkst. Jā, lūdzu. Jā. Bez astro un kosmo ir arī astero, tā kā asteroīds un, piemēram, par asteroseismoloģiju bija pat strīdi, tas ir tā zinātne, kur pēta kā zvaigznes dreb, tā kā no zemestrīces, bet tur tā ir jābūt asteroseismoloģija, nevis astroseismoloģija. Par to ir bijuši dziļāki izskaidrojumi, par kuriem es tagad neatceros, bet piemēram asteroīdi nav astroīdi, vai ne? Tur ir tad arī vēl vismaz trešais tāds. Jā, tad astero ir zvaigzne. Laikam tas ir kaut kas tā kā zvaigžņu. Jā.
Nu jā. Jā. Tas varētu būt kāds tālāks termina izpētes materiāls, jo mums ir doma šo rubriku turpināt, un rindā ir dažādi vārdi. Paldies par ierosinājumu un piebildi. Un tad tāda noslēdzošā daļa katrā numurā, ja reiz mēs esam žurnāls Zvaigžņotā debesa, tad mums pa pašu to zvaigžņoto debesi arī jāparunā. Un tad šeit ir tāds ierasti tāds sagatavots apkopojums par to, kas ir gaidāms attiecīgajā gada laikā, arī tādas vairākas kartes un tekstuāls apraksts, un arī par komētu, jā, ko Ilgons jau minēja, tad tā kā mēs varam iepazīties ar šiem materiāliem. Tas kopumā tad būtu galvenais, un mēs apstājamies arī pie informācijas, ka vislabākais veids, kā tikt pie žurnāla, ir abonēt. Tā kā tas ir pavisam vienkārši, to var izdarīt tiešsaistē, un tad 4 reizes gadā pastkastītē būs žurnāls. Tā, vai varbūt Inesē ir vēl kādi komentāri par visu šo, kas mums šeit notika, un par žurnālu? Pirmkārt atvainojos, ka es nokavējos, otrkārt es esmu dziļi pateicīga Ilgonim, ka uzaicināja mani, un ka vispār man bija šī iespēja palasīt žurnālu, ko es tagad zinu, ka es abonēšu, un tā līdz to. Tas ir absolūti brīnišķīgi. Es kā saldo ēdienu, goda vārds ēdu tos mazos rakstīņus, kas ir fakti, piemēram, par Fobosu un arī par to mākoņu, to novērošanu, tādām lietām. Tie man bija tādi tā kā uz ķirsīša zi. Nu, man tiešām ļoti, ļoti patīk. Es novēlu, lai tas turpina brīnišķīgi. Varbūt tiešām kādreiz internetā var aiziet arī elektroniski vai kā, bet... Internetā ir numuri, kas ir senāki par 1 gadu. Tie ir pieejami. Latvijas Universitātes mājaslapā var atrast Zvaigžņotā debesis, un tur sadaļa arhīvs. Tur ir sākot ar pašu pirmo, kas bija iznācis 1959. gadā. 58. gadā, jā, atvainojos, jā. Tā kā mums ir visi 200, gan arī 60 numuri tur salikti, tie paši jaunākie būs vēlāk parādīsies. Jā. Jā, es novēlu tiešām turpināt. Jautājums bija par tām skolnieku olimpiādēm. Tur tikai fizika un matemātika, jau arī kādreiz bioloģija domāju. Astronomija, bioloģija nav bijusi, jā. Ja ir kāds piedāvājums, mēs varam, jā, kas būtu varbūt saistīts tieši ar kaut kādām tā kā kosmiskā lidojuma lietām. Jā, fizioloģija, es domāju, jo es zinu, ka Liepiņš Jānis taisa šos viņš piedalās pats arī pasaules bioloģijas olimpiādēs kā tulks un tā, bet viņš taisa arī valsts olimpiādas, tā kā es varētu Jānu Liepiņu, man kolēģi no universitātes labprāt parunāt, varbūt mēs nesolam neko, bet šādas idejas mums ļoti patīk. Jā, ļoti labi. Jā, liels paldies. Mēs varam pameklēt kaut kādus interesantus variantus un faktus. Tā, laikam sakam lielu paldies visiem, kuri piedalījās. Paldies mūsu šī pasākuma viesei un arī visiem autoriem. Tad turpinām lasīt, turpinām rakstīt un tiekamies pēc 3 mēnešiem atkal nākošajā pasākumā. Visu labu! Liels paldies! Visu labu!